Loģistikas centros un noliktavās darbs nav iedomājams bez noliktavas tehnikas, jo ir jāapstrādā un jāpārvieto liels preču apjoms. Taču attīstoties tehnoloģijām, lai uzlabotu noliktavas procesus, darba vidē ienāk arī roboti, piemēram, AGV Automated Guided Vehicles, jeb automatizēti vadītie transporta līdzekļi. Šie roboti ir kā nākotnes darba biedri, kuri palīdz pārvarēt darba procesu izaicinājumus, nodrošinot efektīvu un drošu materiālu pārvadāšanu pa noliktavu. Pirms apmeklēt loģistikas centru ir būtiski iepazīties un ievērot noteiktus drošības pasākumus, lai neapdraudētu savu un citu cilvēku drošību un veselību. Pirms ienāk noliktavā, pārliecinies, ka ir uzvilkti atbilstoši individuālie aizsardzības līdzekļi, darba apģērbs ar kontrastējošām detaļām vai signāla veste, lai tu būtu labi pamanāms, un darbā paver pretslīdes zoli un purngala daļas aizsardzību, kas mazinās risku gūt kāju traumas un paslīdēt. Kā arī ieskaties spogulī, tajā ieraudzīs atbildīgo personu par tavu drošību. Darba vietā aizliegts atrasties jebkādu vielu izraisītā reibuma stāvoklī. Pārvietojoties pa noliktavu, jāpārzina un jāievēro iekšējie satiksmes noteikumi. Noliktavā un tās teritorijā pārvietojās iekšējais transports. Svarīgi atcerēties, ka priekšroka ir transportam, nevis kājām gājējiem. Cilvēkiem jāpārvietojās pa gājēju joslām, kuras ir apzīmētas zaļā krāsā, turoties tālāk no braukšanas ceļa. Ja gājēju josla nav, izvēlieties drošu pārvietošanās maršrutu. Ievēro distanci no jebkuras noliktavas tehnikas un vienmēr esi gatavs apstāties, lai nenotiktu sadursme. Stingri aizliegts atrasties zem paceltas kravas un tās tuvumā. Ievēro 5 metru distanci no elektroiekrāvējiem un AGV, kad tie veic kraušanas darbus. Pārvietojies nesteidzīgi un piesardzīgi, lai negūtu traumas. Kustības laikā neskaties viedierīcē, pievērs uzmanību pārvietošanās ceļam. Pārvietojoties pa noliktavu, tu nedrīkst klausīties mūziku austiņās, jo tas traucē sadzirdēt skaņas signālus, piemēram, no tuvumā braucošās tehnikas. Darba vietā jāuztur tīrība un kārtība, pamanot uz grīdas priekšmetus, kas palielina traumatisma risku, piemēram, plēves, iepakojumus, uzlīmes un citas lietas, noteikti savāc tos. AGV, saukti mūsu noliktavā arī par Tomu un Džeriju, ir automatizēti vadāmie transporta līdzekļi, kas vadoties pēc noliktavā izvietotiem reflektoriem un uz tehnikas izvietotajiem lāzerskaneriem, autonomi pārvietojas pa izplatīšanas centru, veic tukšo palešu paņemšanu un to nogādāšanu uz šķirošanas zonu. Katru gadu noliktavā tiek apstrādāts vairāk nekā 1 miljons palešu, tāpēc AGV būtiski atvieglo ikdienas procesus. AGV darbības pamatprincipi ir sekojoši. Atdzesēto preču noliktavā tukšās paletes tiek aizvestas uz palešu konvejeri, jeb palešu sakraušanas līniju, kurā palešu krāvumi tiek apvienoti un iztaisnoti. Tad, kad palešu krāvumi ir gatavi tālākai transportēšanai uz šķirošanas zonu, AGV saņem signālu un brauc pakaļ paletēm. Iepakoto preču noliktavā tukšās paletes tiek uzglabātas speciālās vietās, kuras ir aprīkotas ar konstrukciju, kas palīdz palešu krāvumu veidot taisnu un līdz ar to arī drošu transportēšanai. Blakus palešu uzglabāšanas vietām ir AGV izsaukšanas pogas, kuras ir jānospiež, kad paletes ir sasniegušas zaļās līnijas atzīmi, jeb 15 paletes. Maksimālais atļautais palešu skaits ir 16 paletes. Palešu novietošana līdz sarkanai līnijai ir aizliegta. AGV paņemot tukšo palešu krāvumus no atdzesēto vai iepakoto preču noliktavām, aizved tos uz šķirošanas zonu, kur tālāk atvestās paletes ar palešu šķirošanas robotu palīdzību tiek šķirotas pa veidiem. Ieviešot palešu šķirošanas robotu noliktavas procesos, tika izveidoti daudz drošāki darba apstākļi, samazinot darbiniekiem fizisko slodzi, jo līdz šim paletes tika šķirotas manuāli. Kad AGV pabeidz darbu vai tiem ir nepieciešama uzlāde, tie patstāvīgi dodas uz lādēšanas staciju. AGV izmantotie pārvietošanās ceļi ir iezīmēti zilā krāsā. Paaugstināts bīstamības krustojumos, kuros pārvietojas AGV, uz grīdas ir uzzīmētas brīdinājuma zīmes. Jāņem vērā, ka AGV braucot pārvietojas ļoti tuvu gājēju pārvietošanās ceļiem, tāpēc esi uzmanīgs, lai nenotiktu sadursme. Neraugoties uz to, ka AGV paši par sevi ir samērā drošas iekārtas un ir aprīkots ar dažādām drošības un aizsardzības ierīcēm, vienmēr pastāv riski, ja tie tiek izmantoti kopīgajās darba vietās. Tas ir, ja AGV pārvietojas pa tiem pašiem ceļiem, pa kuriem pārvietojas pārējie satiksmes dalībnieki. Drošības prasību neievērošana saistībā ar AGV darbību noliktavā var izraisīt nelaimes gadījumus un dažādus bojājumus noliktavā. Būtiskākie riski ir sadursme ar cilvēkiem,
ar noliktavas tehniku, ar dažādiem šķēršļiem, kas tiek izvietoti AGV pārvietošanās ceļos, krītošu priekšmetu risks, ja pārvietojamā krautne nav pietiekami stabila. AGV ir aprīkota ar gaismas signāliem. Kustības virzienā spīd koncentrētas gaismas signāla kūlis, sarkanā krāsā, bet uz tehnikas korpusa ir redzams oranžs gaismas avots. Gaismas signāli ir nepieciešami, lai satiksmes dalībnieki laicīgi pamanītu tuvojošos tehniku. Uzsākot kustību, veicot manevrus, kā arī šķērsojot krustojumus, atskan skaņas signāls, kura laikā AGV brauc ar samazinātu ātrumu. Tāpat satiksmes drošībai Toms un Džerijs ir aprīkoti ar drošības lāzera skeneri 360 grādu aizsardzībai, lai pārvietojoties kontrolētu zonu ap sevi. Savukārt, lai fiksētu šķēršļus priekšā, AGV ir aprīkoti ar 3D kamerām. AGV ir aprīkoti ar vairākām avārijas apturēšanas pogām, lai tās būtu viegli sasniedzamas. Pārvietošanās ceļiem vienmēr jābūt brīviem. Aizliegts atstāt paletes, plēves, rolu konteinerus, tehniku vai citus priekšmetus AGV kustības maršrutā. AGV, redzot šķēršļus pārvietošanās maršrutā, apstāsies un neturpinās darbu, kamēr braukšanas ceļš nebūs atbrīvots, kā rezultātā noliktavā tiks traucēta satiksme un darba gaita. Pārvietošanās ceļiem vienmēr jābūt tīriem un ar labu saķeri, bez ūdens, eļļas un citiem šķidrumiem. AGV vai citai tehnikai braucot pa slidenu grīdu, tehnika var palikt nevadāma, kas var izraisīt sadursmes ar citu tehniku, cilvēkiem, precēm vai plauktu sistēmām, kā rezultātā tiks apdraudēta noliktavas darbinieku drošība un veselība. Pamanot bīstamību, tev nekavējoties jāziņo par to maiņas vadītājiem. AGV vienmēr un visur ir priekšroka. Dod tiem ceļu un ievēro drošu distanci, gan braucot ar noliktavas tehniku, gan ejot kājām. Neatkarīgi no tā, pa kādu ceļu pārvietojas AGV, galveno vai mazākas nozīmes ceļu, AGV vienmēr ir priekšroka. Lai pārliecinātos par satiksmes drošību, samazina ātrumu pie dzeltenās līnijas, braucot ārā no mazākas nozīmes ceļa un krustojuma, kā arī izmanto palīglīdzekļus, kā piemēram spoguļus, lai var redzēt aklās zonas. Aizliedz kāpt vai izbraukt priekšā AGV tā pārvietošanās ceļā. Neskatoties uz to, ka AGV ir aprīkota ar drošības sensoriem, tehnika var nepaspēt apstāties, kā rezultātā notiks sadursme. Aizliegts kāpt uz AGV kravas satvērēju ierīcēm, jeb dakšām, pārvietoties vai celties to augstumā. AGV atšķirībā no cilvēka nespēja novērtēt pārvietojamās kravas stabilitāti, tāpēc vienmēr pastāv pārvietojamās kravas apgāšanās risks. Vienmēr ietur drošu distanci 5 metru attālumā no AGV vai citām tehnikām, kas veic kraušanas darbus. Lai tukšo palešu krāvumi būtu stabili, paletes to savākšanas punktos ir jāizvieto taisni. Viena palete virs otras, lai veidojas stabila un droša krautne. Nemazāk svarīgi ir arī tas, ka krautnēs nedrīkst likt bojātas paletes, jo vienas bojātas paletes dēļ viss krāvums var sagāsties. Lai netiktu traucēta AGV drošības sensoru darbību, paletes ir jāatbrīvo no plēvēm un kartoniem. Drošs krautnes augstums, ko var pārvietot AGV, ir 15 līdz 16 paletes. Jo augstāk ir krautne, jo tā ir nestabilāka. Ievēro to, liekot paletes palešu savākšanas punktos un nepārsniedz rekomendējamo palešu skaitu. Neliec uz paletēm nekādus priekšmetus, kastes, plauksdatorus, nažus un citus priekšmetus. Lai gan AGV uzstādīti aizsardzības līdzekļi nodrošina uzticamu objektu noteikšanu, tie nevienmēr var noteikt augstumā paceltus objektus. Tāpēc ir īpaši svarīgi, lai AGV pārvietošanās ceļā pat īslaicīgi netiktu atstāta tehnika ar paceltām satvērēju ierīcēm jeb dakšām. Pretējā gadījumā var sekot sadursme. Atceries, ka tehnika ir jānovieto tam paredzētā vietā. Un, novietojot tehniku stāvēšanai, satvērēju ierīcēm ir jābūt pilnībā nolaistām, lai mazinātu traumatisma risku. AGV darbības traucējumu gadījumā, piemēram, problēmas ar bremzēm, stūri, eļļas noplūde, sadursmes vai citas bīstamas situācijas gadījumā, apturi AGV ar avārijas apstāšanās pogu, ja tas neapdraud tavu veselību un drošību, un nekavējoties informē maiņas vadītāju. Drošība ir mūsu prioritāte. Kolēģi, rīkojamies atbildīgi, lai mēs visi atgrieztos mājās sveiki un veseli.